Augusta izskaņā Ilūgstes stadionā norisinājās sporta spēles personām ar īpašām vajadzībām. Kopumā sporta spēlēs piedalījās 193 dalībnieki no 28 komandām. Sacensību galvenais mērķis ir iesaistīt personas ar īpašām vajadzībām aktīvajā sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt viņu vēlmi un interesi sportot. Klātesošos sveica un uzrunāja arī Augšdaugavas novada deputāti Maigurs Krievāns un Dzintars Pabērs. Šis pasākums notika kādreiz katru gadu, bet sakarā ar Covidu bija atlikts, un šobrīd pēc 4 gadu pauzes ir atsākts. Cilvēki beidzot pēc kaut kāda pārtraukuma laba redz viens otru, iepazīstas atkal jaunie tie, kas nav redzējušies. Viņiem motivācija rodās vairāk darboties, vairāk kustēties, sazināties, draudzēties, atrast kopēju valodu tieši sava veselības stāvokļa dēļ. Un arī Augšdaugavas novadā cilvēki ar speciālām vajadzībām vienkārši paliek draudzīgāki. Programma tika izstrādāta speciāli, lai piedalīties varētu visi dalībnieki. Visi sacentās un jautri pavadīja laiku dažādās disciplīnās – stafetēs, šautriņu mešanā, metienos ar lāpstu, riņķa mešanā, boulingā un frisbijā. Ikdienā biedrība rīko dažādas cita veida aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Piemēram, darbojas gleznošanas pulciņš, tiek rīkotas kulinārijas meistarklases, tiek organizēti plenēri. Gada laikā tiek organizēti 2 lieli pasākumi – Ziemassvētkos un sporta spēles vasarā. Sporta spēles organizēja Augšdaugavas novada invalīdu biedrība Ildra un Augšdaugavas novada pašvaldība, bet pēc Valda Miltiņa teiktā šīs sacensības nebūtu iespējamas arī bez Augšdaugavas novada sociālā dienesta līdzdalības. Ar lepnumu var teikt tā, ka sociālie darbinieki katrā pagasta pārvaldē ir tā prioritārā persona, kura strādā komunikācijā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, visu paskaidro, izskaidro, pastāsta, pamāca un arī ir kā pavadoņi uz šīm sacensībām. Jutīs līdzi, palīdzēs startēt un to dienu pavadīt tiešām ar atmiņu. Sacensību izskaņā tika apbalvotas labākās komandas. Kopvērtējumā 1. vietā ierintojās Skrudalienas komanda, 2. vietā Dviete, bet 3. palika Līksnieši. Taču galvenais šajā dienā bija nevis uzvara, bet kopā būšana. Pasākuma organizēšanā tāpat piedalījās Ilūgstes Raiņa vidusskolas brīvprātīgie Elitas Rutkupas vadībā, Augšdaugavas novada Sarkanā krusta komitejas dalībnieki Eirikas Naglinskas vadībā un Ilūgstes apvidus pensionāru biedrība. Aktivitāte tiek īstenota projektā pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksē Augšdaugavas novadā ietvaros.